Nu, domāju, ka mēs varam jau pirmās 10-15 minūtes jau izvirzīties, teiksim, tā vadībā. Gribēju pateikt, jau pabeigt spēli, bet pēc Daugavas spēles nevarētu tā teikt, ka pēc 15 minūtēm mēs varam pabeigt. Bet īstenībā pēc kāds 4 vārdus mēs varam jau iesist pirmās 15 minūtes, mēs labi izskatījāmies. Tad bišķiņ pajūgt spēli, bet mums ir tā problēma, ka mēs dažreiz tā kā, ja tā var teikt, pazudām, mums ir spēle, mēs viņu vedam, bet pēkšņi pazudām kaut kur uz kādām minūtēm. Tas ir tāds bīstams moments, ka nevis pretinieks sāk spēlēt labāk, bet mēs bišķiņ tā kā nevis apstājamies, bet es apmēram zinu, no kurienes tas nāk. Nav tik vienkārši uzreiz sezonas gaitā, lai komanda bez kritumiem spēlē. Jā, vispirms dažādās spēles, ja pēc tam vienas spēles ritējumā. Tā kopumā otrā puslaikā mēs atkal realizējam savu pārsvaru, mums atkal bija momenti, mēs iestāmies 2 skaistus vārdus. Tad, protams, ka mēs gribam, rezultāts ļoti svarīgs un būtisks, un tāpēc mēs tā bišķiņ sākam spēlēt uz rezultātu noturēšanu, jā, bet uz pretuzbrukumiem mums atkal bija iespējas iesist vārdus. Jā. Tā kā, es domāju, ka likumsakarīgi, ka mēs šodien uzvarējam pēc spēles, principā pēc individuālas meistarības. Mums bija jāuzvar, bet es teicu, ka viss izšķirās laukumā, un šoreiz mēs spēlējam tik labi, lai jāapspēlē pretinieki. Kāda situācija tur ar traumētiem? Ar traumētiem Mihaļuks ir tādā grūtā stāvoklī, un nevar saprast, kad viņš atgriezīsies laukumā. Tā, īsti uz doto brīdi es nereķinos ar to, ka viņš tuvākās spēlēs varētu spēlēt. Jā. Spēlēs vispār šo sezonu es tā īsti nevaru pateikt, kas mums vēl. Afanasjevs ir pēc slimības, viņš šodien nespēlēja, tāpēc, ka viņš ir arī slims pēc slimības grūtātie, bet arī citi labi sev pierāda pēdējās 2 spēles, tāpēc nav jēgas riskēt ar viņu veselību. Viņš vēl mums noderēs spēles tagad ir daudz. Slims arī bija Mešs pirms tam, nākamā spēlē es domāju, ka viņš spēlēs, jo tagad diskvalificēts būs Zirnis. Spēles pats centrās. Es atvainojos. Jā, sanāk, ka nevarēs spēlēt arī Kameršs, laikam. Jā, tādā prieka mirklī spērt pa stūru karodzeļu un izslēgt sev no nākamās spēles, tas laikam varbūt emocijas. Tieši tādas momenti arī traucē mums būt augstāk, nekā mēs pašreiz atrodamies. Jā. Bet, ir citi spēles citiem. Jūs komentāri? Pirmkārt, es atvainojos par kavēšanos, es tā nezināju, ka jūs sāksiet ātrāk. Viss kārtībā, jā. Principā gribu teikt tā, ka kopumā Liepājas komanda šodien bija pārāk viennozīmīgi, un tas spēles plāns, kas mums bija balstīts atkal, kā es teikšu, šādās spēlēs ar vadošajām komandām uz spēli pretuzbrukumā. Principā pirmajā puslaikā, neskatoties uz to, ka liepājnieki radīja pietiekami lielu spiedienu uz mūsu aizsardzību un radīja vairākus ļoti bīstams vārtu gūšanas momentus. Mums izdevās neslikt pretuzbrukumu, vairāk bīstami sitieni, un reāli bija skaidrs tas, ka tādā spēlē kā šī priekš mums noteicošais ir tas, ka mums ir nepieciešams pirmajam gūt vārdus. Ja tas tā būtu noticis, tas skaidrs, ka gan emocionāli, gan arī tīri strateģiski mums būtu, es domāju, lielāks izredzes pacīnīties. Kaut gan jāatzīst, ka šodien liepājnieki tiešām kopumā mūs apspēlēja, kopumā bija labāki. Līdz ar to es domāju, ka tas, ka otrajā puslaikā mums neizdevās varbūt tik ļoti vairs bīstami pretuzbrukumu un apdraudēt pretinieku vārds, pirmkārt bija pašu liepājnieku aktivitātes liels nopelns, viņi centās spēlēt aktīvi, agresīvi, katrs iespējamā momentā spēlē pietiekami augsti. Mums šī pretspēle nevisai izdevās, un vienīgais, kas man tiešām tā ļoti apbiedināja, bija tas, ka mēs ātri ielaidām otros vārdus uzreiz, jo principā, tagad mums bija arī saruna ģērbtoja par to tēmu,
Spēle nebeidzās ar rezultātu 0-1, ja tu esi ielaidis vārdus, pat arī spēlē, kur pretinieku komanda dominē par tavējo, kad iepriekšējā spēle Liepājā to parādīja. Mēs spēlējām arī no otrā numura pozīcijām. Liepāja pirmajā puslaikā bija daudz momentu, Liepājnieki arī otrajā puslaikā pirmie guva vārtus, bet mums izdevās kompensācijas laikā atspēlēties. Tā kā es domāju, tīri tādā psiholoģiskā ziņā nebūtu šie otrie vārti, vēl kaut kādas izredzes mums varētu palikt. Vismaz izlīdzināt rezultātu, bet kopumā ir jāatzīst, ka Liepājnieki pilnīgi pelnīti uzvarēja un mums varbūt ne viss tas, ko mēs bijām plānojuši, izdevās. Pirmkārt, jau neizdevās gūt vārdus. Ar ko šodien spēle atšķirās no 1. augusta spēles? Laimīgs jums varbūt ne tik laimīgs. Pirmā gadam jau rezultāti, jau otram kārtām. Kopumā es varu teikt, ka Liepāja sezonas otrajā daļā, protams, spēlē ātrāku, agresīvāku futbolu, ar labu kustību laukumā, uzbrukumā īpaši. Spēlējot aizsardzībā dod Liepāja pretiniekiem iespējas, bet tās iespējas jāmāk ir izmantot. Atšķirās ar to, ka tajā spēlē mums tas izdevās, šajā neizdevās. Kaut gan pirmajā puslaikā bija pāris tiešām bīstami momenti pēc tālstiem, gan pēc rikošeta viens, bet kopumā var teikt, ka sezonas noslēdzošajā daļā vadošās komandas, kas cīnās par medaļām, protams, daudz uzmanīgāk iet pie tā, lai nezaudētu punktus ar otrā ešalona komandām. Un šeit redzējās maksimāla koncentrēšanās Liepājnieku izpildījumā, jo tajā spēlē, kad mēs izlīdzinājām, principā mēs arī otrajā pusē pārņēmām iniciatīvu. Ja, tie bija vārti, bija loģisks iznākums šeit. Mums nemirkli Liepājnieki to nedeva izdarīt, spēlē ļoti koncentrēti un nedeva mums iespējas aizsargties. Tā kā šeit vairāk tomēr ir viņa nopelns, jo mēs tādā situācijā spēlējam principā pret tādām komandām kā Liepāja, tā kā mums ļauj spēlēt. Ja, un šoreiz Liepājnieki mums neļauj spēlēt.